Tā, mīļie cilvēki. Diemžēl es pārdomāju. Laikam es esmu visus pievīlis. Un man ir ļoti, ļoti žēl, kad šitā sanāk. Bet es neesmu, tas ir fiziski nav izdarāms. Varbūt Edgars Strankals, varbūt viņš bija labākā fiziskā formā un viņš to varēja izdarīt, bet lūdzu, ja jūs rakstīsiet sliktus komentārus un man apdirsīsiet, es varbūt mājās vispār neatbraukšu. Es iztaisīšu pašnāvības un kādas mašīnas apskriešu apakšā un vienkārši vairs nebūšu starp dzīvajiem. Ja kāds šo video skatās, tad es nezinu, ātri meklējiet mani rokā, jo man vienkārši iet ciet. Es nevaru izturēt šo stulbumu, bļa. Un vēl kas ir, ja es vairs mājās neatbraucu, ja, saudzēju brāļuku mammu un visus pārējos. Un kaķis pasargā un visu. Bet ja es atbraukšu mājās, tā būs sensācija. Es 4 dienas esmu prom no mājām. Tas ir daudz. Ritenis ir vesels un es Emīlijai arī pateicu to pašu, ka es nebūšu. Viņa man rakstīja, lai es braucot, viņa man gaidot. Es tam tā kā neticu. Un es mēģināšu tagad es mēģināšu braukt, ir atpakaļ ceļš ir Kauņas, 78 kilometri, ja. Es mēģināšu uz tām Kauņām tikt ārā, varbūt es tikšu ārā uz Viļņu. Viļņā kāpšu vilcienā un braukšu vilcienu uz mājām. Jo man ir zaļa balma, man besis tāds, ka es nevaru paiet. Es neesmu 3 naktis normāli gulējis, man ir bijis augsti, nosals esmu bijis. Apsis sasals, man ir temperatūra, man kakls ir cietība. Tas nav priekš mīkstajiem, tas ir priekš normāliem večiem, kam ir iekšā, kam ietur dirsā nolaust. Un es arī it kā to varētu, bet naudiņa ir aptrūkusies un viss, un cauri. Es vairāk arī tāds gabals nekad mūžā nebraukšu. Ja es tāds gabals braukšu, tad es tikai ar motociklu vai ar mašīnu, ne ar ko citu. Tas ir galīgā dirsā, ko cilvēki stāsta, ka to var izdarīt. Es, piemēram, to pamēģināju, ziniet, tas ir kaut kāds vājprāts, ko viņi vispār dara. Tā kā šobrīd es esmu uz kaut kādu, redziet, huņas uz kaut kādu ceļu, vai ne? Tur galā bija rakstīts, tajā pusē uz to pusi bija zīme Kauņas 78, un tur pa asfaltu varēja braukt apakaļ. Bet man tas bāns bija, manas bāns jau sēdēja jau aknās jau. Un iespējams, ka būs vēl jāguļ mežā, jo pa vienu dienu es taču līdz tā Kauņai neaizbraukšu. Bet, ja viss izdosies tagad perfekti, ja, tad es domāju, es tā Kauņai aizbraukšu. Un es līdz Viļņai arī tikšu, un Viļņā kāpšu vilcienā braukšu mājās. Tā kā visiem es ļoti atvainojos, un tas lielais dirsējs vispārībā, lai aiztais savu muti, jo viņš pat tik tālu, man liekas, nevajag atbraukt. Jo vienīgais ar mašīnu, ja stūri barangi, jo viņš kruķīt māk, vai ne, un pedāļus spaidīt. Es iedošu viņam reku velospēdu, očitā te, ja, i davai, duj nahuj, tik pat tālu, cik es, līdz Varšavai gandrīz vai, te patās, līdz Marijampolē cauri, pat viņš izbrauks, viņš arī apdirsīsies, te patās, kur es varu derēt. Tu, Mīzel, tu man dzirdi? Jau tu, Sprāgoni, tu man dzirdi, ja? Ļoti labi. Bērziņ, Armand, ja tu man dzirdi, tu esi pimpis, un es tev pateikšu vienu, ja tu vēlreiz man apdirsīsi, es aizbraukšu mājās, es tev izdauzīšu zobus vienkārši par šo te. Tu man saprati? Kropli, slimais. Tu atbrauc tev līdz izbrauc cauri Marijampolē, cauri, ja? Un nobrauc tos 50 km savus priekšu. Un es atceros, ka tu piedirsīsi bikses muļķi, bļa. Tev skaidrs ir, kretīni, bļaļ. Es tev pasaku, es tev nostīšu vienreiz, bļaļ. Nenostīšu tev galvu vienkārši, pa galvu iedošu kārtīgi pa to te diršanu. Pīsies prom, smadzenes nevajag nevienam. Tu esi loks vienkārši, skaidrs? Loks,
Pilnīgs loks, nahuj. Redz, ko es 4 dienās esmu izdarījis? Es aizbraucu kaut ko apstījos. Lietuvu vismaz apstījos normāli. Tu, bļa, pipeli, sēd mājās, rakst stulbus komentārus. Tev kauns ir? Tu ar savu kaunu savu dirsā iebās, muļķi, bļa. Saprati? Pidaras, nahuj. Viss tā. Pietiek visiem. Paldies, ka skatījāties. Es centīšos būt pēc iespējas ātrāk mājās. Un filmēsim video, tu pat Latvijā, pa Latviju braukāsim un filmēsim. Nedzīsimies nekur vairāk. Ja iespēja būs ar motociklu, ja iespēja būs nolikt mocis tiesības, tad iespējams ar moci vai, bet ne ar velospēdu. Tas ir galīgi garām. Te bija Dzintars, bija studijā, Dzintars bija YouTube'ā, un es ļoti atvainojos Emijai arī, un es Emiju tev ļoti atvainojos. Es ceru, ka tu man komentāru saņēmi, bet varbūt, ka tu par to smejies. Es zinu, ka tu par to smejies. Es nezinu, es negribu tev apsaukāt, jā, bet tu esi ar vienu lielu P, man liekas, jo šitā cilvēki nedara. Davai, čau visiem.